Kāpēc nevar būt tikai labais? Labais un ļaunais veido zemes un pasaules dualitāti. Ir prieki un ir bēdas, ir ielpa, ir izelpa, ir diena, ir nakts, ir laimīga un ir nelaimīga dzīve, ir labais un ir ļaunais, un tā tālāk un tā tālāk. Dualitāte ir vajadzīga. Tā ir vajadzīga, lai pasaulē būtu enerģētiskais līdzsvars un lai cilvēki iemācītos dzīvot. Kāpēc tā? Cilvēki ir tādas interesantas būtnes. Viņi nekad nenovērtē to, kas viņiem jau ir. Un tikai tad, kad viņi zaudē kaut ko no esošā, viņi sāk novērtēt to, kas bija, to, ko viņi tagad ir pazaudējuši. Tātad, bez skumjām cilvēks nekad nenovērtē prieku, bez slimībām nenovērtē veselību, bez nabadzības nenovērtē bagātību, bez nodevības uzticību, bez ļaunā cilvēks nekad nenovērtē labo. Tātad ļaunums patiesībā ir kā tāds skarbais skolotājs. Un, diemžēl, lielākā pasaules cilvēku daļa respektē un ņem vērā tieši šādu skarbo skolotāju. Un tikai tad, kad viņiem tiešām ir slikti, kad viņi kaut ko ir zaudējuši, kad sāp un nezina, ko darīt, viņi sāk meklēt atbildes, lai iemācītos saprast un mainīt to, kas ar viņiem notiek. Taču, par laimi, arvien vairāk ir tādu cilvēku, kuri sāk mācīties un apgūt dzīves pamata zināšanas un iemācās dzīvot, ņemot vērā pasaules dualitāti. Ja tu arī to gribi, tad uz tikšanos!